Ziņas TV piedāvā filmu. Dzīvo droši. Roger that. 1071C, aerial pursuit unit engaging. Aerial pursuit, report a confirmed hit. Latvijā katru gadu ceļu satiksmes negadījumos iet bojā teju 200 cilvēki. Ievainoto skaits sniedzas tūkstošos. Mēs ik viens izejot uz ielas kļūstam par satiksmes dalībniekiem. Mums ir jāzina, kā uzvesties uz ielas, lai nenodarītu pāri sev un citiem. Braucēju un gājēju plūsmas regulēšanai ir sena vēsture. Pirmie satiksmes noteikumi bija senajā Romā. Seno laiku pilsētās cilvēki un rati radīja lielu burzmu. Sastrēgumi reizēm bija tikpat lieli kā šodien. Braukšana bija tik haotiska, ka Ķīnas teritorijā un Romas impērijā parādījās pirmie satiksmes noteikumi. Vienvirziena ielas un stāvēšanas aizliegums. 45. gadā pirms Kristus imperators Jūlijs Cēzars aizliedz vēršu pajūgiem un kaujas ratiem braukt pa pilsētu dienas laikā. Jūdžu akmeņi bija vēsturē pirmās ceļazīmes. Tie rādīja attālumu un virzienu uz lielo impēriju galvaspilsētām. Viduslaikos parasti krustojumos uzstādīja ceļa rādītājus uz tuvākajām pilsētām. 1861. gadā Lielbritānija ieviesa pirmo ātrumu ierobežojumu – 16 km/h. Tā kā ceļa negadījumi notika bieži, drīz vien ātrumu samazināja līdz 3 km/h pilsētā un 6 km/h ārpus tās. Ap 1868. gadu satiksme pilsētās jau bija tik brīva, ka tajās parādījās pirmās mehāniskās zīmes. Tas bija mēģinājums noteiktās vietās apturēt automašīnu plūsmu, lai ielai pāri tiktu gājēji. 20. gadsimta 30. gados Lielbritānijā ieviesa gājēju pārejas, uzstādot melnbalti svītrotus laternu stabus. Vēlāk stabus aizstāja zebras, kuras mēs izmantojam vēl šodien Rīgā un visā pasaulē. Pirms tu izej uz ielas, ir jāzina dažas lietas, kas palīdz izdzīvot un būt veselam, jo iela nav datorspēle. Tur otrais līmenis var būt brauciens invalīdu ratiņos. Un tātad, gājēji pilsētā pārvietojas pa ietvi, bet ārpus pilsētas pa ceļu nomali, ejot pretī mašīnām. Brauktuvi pilsētās var šķērsot tikai atļautās vietās. Pa gājēju pārēju, pirms tam pārliecinoties, ka tas ir droši. Ja pārēja aprīkot ar luksuforu, brauktuvi drīkst šķērsot tikai tad, kad deg zaļā gaisma. Ārpus pilsētas vispirms pārliecinies par drošu ceļu šķērsošanu. Paskaties vispirms pa kreisi, tad pa labi un pārliecinies, ka netuvojas transporta līdzeklis. Brauktuves vidū vēlreiz paskaties pa labi. Gājēji ir arī tie, kas brauc invalīdu ratiņos ar skrituļslidām un skrejriteņiem. Tāpēc neaizmirst par drošību nekad. Braucot mašīnā, vienmēr jāpiesprādzējas ar drošības jostu. Un ja neesi vēl izaudzis līdz 150 cm atzīmē, jālieto īpašais paliktnis. Par drošības jostu lietošanu nebūs lieki atgādināt arī vecākiem. Automašīnā vienmēr jāiekāpj no ietves puses. Uz ielas un ceļa vai to tuvumā nedrīkst spēlēt spēles. Iekāpšana un izkāpšana no sabiedriskā transporta pieļaujam tikai pieturvietās. Tumšajā diennakts laikā noteikti neaizmirst pie sava apģērba ceļa pusē piestiprināt atstarotāju. Teju ikvienā mājā mēs izmantojam dabas gāzi. Uz gāzes plīts mēs vāram ēdienu, ar īpašiem gāzes katliem apsildām savas mājas un dzīvokļus. Gāze ražo elektrību un liek kustēties daudzām automašīnām. Bet gāze var būt ļoti bīstama.
ja mēs to izmantojam neievērojot drošības noteikumus. Paviršību izmantojot gāzi var radīt nopietnas briesmas, ugunsnelaimes, sprādzienus un cilvēku upurus. Senajā Grieķijā un Indijā no pazemes dzīlēm plūstošas gāzes liesmas, kas aizdegās zibens spēriena vai kādas citas nejaušības dēļ, tika pielūgtas kā dievības. Cilvēki nemācēja izskaidrot šo milzīgo dabas spēku. Dabas gāzi pirmoreiz iemācījās izmantot 1626. gadā, kad franču pētnieki atklāja degošu no zemes dzīlēm plūstošu gāzi. Lielbritānija bija pirmā valsts, kas sāka izmantot dabas gāzi. Ap 1785. gadu parādījās ar gāzi darbināmi ielu un mājokļu apgaismes lukturi. Gāzes lietošana Latvijā sākās 1862. gadā, kad galvaspilsētā Rīgā tika atvērtas mākslīgās gāzes fabrikas, kas ražoja deggāzi Vecrīgas ielu apgaismošanai, vēlāk arī saimniecības vajadzībām. Dabas gāzes mājsaimniecībās pirmoreiz sāka izmantot 1962. gadā, kad Latviju sasniedza maģistrālais gāzes vads no Dašavas Ukrainā, bet tā kļuva visiem pieejama 1968. gadā, kad sāka darboties Inču kalna pazemes gāzes krātuve. Latvijā ir notikušas arī vairākas nelaimes, kas saistītas ar gāzes noplūdu. Lielākā ar gāzi saistītā traģēdija notika 1969. gadā Jelgavā, kad spēcīgā sprādzienā sabruka 3-stāvu māja. Ikviena nelaime, arī nenotikusi, Latvijas inženieriem liek domāt par drošību. Gāzes apgādes sistēmas nemitīgi tiek pilnveidotas, un ar gāzi saistīti negadījumi notiek arvien retāk. Lai dabas gāze būtu tavs draugs un palīgs, ir jāievēro daži noteikumi. Gāzes plīts liesmu nedrīkst izmantot spēlēm un rotaļām. Nelieto gāzes plīti un apkuras katlu bez vecāku klātbūtnes. Nekad neatstāj gāzes plīti bez uzraudzības un nelieto plīti, lai sasildītos. Dabas gāze nav indīga, bet tā ir smacējoša, jo izspiež no telpas skābekli. Dabas gāzei ir pievienotas vielas, kas rada specifisku, vienmēr atpazīstamu smaku. Atceries, sajūtot gāzes smaku kopējā kāpņu telpā, pie kaimiņu durvīm, uz ielas vai jebkurā citā vietā, nekavējoties zvani avārijas dienestam. Atceries šos ciparus 114. Sajūtot gāzes smaku, uzreiz atver logu un nekādā gadījumā neieslēdz vai neizslēdz elektroiekārtas. Tas var radīt dzirksteli un sprādzienu. Kad logs atvērts, labāk izej no ēkas, kurā jūtama gāzes smaka, un gaidi avārijas dienestu. Šie vīri atbrauks ātri un tiks galā ar visām ķibelēm. Katru gadu uz dzelzceļa notiek teju 30 negadījumi, kuros cieši neuzmanīgi gājēji vai transporta līdzekļu vadītāji. Vilciena apstāšanās ceļš ir ievērojami garāks par automašīnas apstāšanās ceļu, un tādēļ mašīnists nevar apturēt vilcienu, lai novērstu nelaimi. Visbiežāk sastopamie negadījumi ir dzelzceļa sliežu šķērsošana tam neparedzētās vietās, dzelzceļa pārbrauktuļu šķērsošana pie aizliedzošā signāla, pārvietošanās pa sliežu ceļu, kā arī cieši tam blakus. Negadījumu skaitu palielina skaļas mūzikas klausīšanās, izmantojot austiņas. Piesardzīgam un uzmanīgam jābūt ikvienam, kas atrodas sliežu ceļu tuvumā. Pirmie sliežu ceļi tika uzbūvēti Vācijā 16. gadsimtā. Sliedes bija no koka un pat tā vagonus vilka zirgi. 18. gadsimtā Anglijā raktuvēs un citur sāka izmantot metāla sliedes. Dzelzceļa īstā attīstība sākās ar tvaika mašīnas izgudrošanu. Pirmo tvaika lokomotīvi uzbūvēja 1804. gadā angļu konstruktors Ričards Trevitiks. Tomēr tolaik izplatītās čuguna sliedes nespēja noturēt 7 tonnas smago lokomotīvi, bet dzelzs bija pārāk dārgi. 10 līdz 20 gadus vēlāk angļu inženieris Džordžs Stevensons izgudroja vairākas veiksmīgas tvaika lokomotīvju konstrukcijas un pārliecināja raktuvi īpašniekus par dzelzceļa liederību. Pirmo dzelzceļu atklāja Anglijā 1825. gadā starp Darlingtonu un Stoktonu. Latvijas teritorijā dzelzceļu sāk būvēt Krievijas impērijas laikā.
Tie bija 1524 mm platuma ceļi. 1860. gadā cauri Rēzeknei un Daugavpilī tika atklāta Pēterburgas-Varšavas līnija. Gadu vēlāk tika uzbūvēta Rīgas-Daugavpils līnija. 1897. gadā uzbūvēja pirmo 750 mm šaursliežu dzelzceļu Latvijā – Valkas, Rūjienas, Pērnavas dzelzceļa līniju. Pirmo elektrificēto dzelzceļu Latvijā atklāja 1950. gadā no Rīgas uz Dubultiem. Latvijā teju ik gadu notiek nelaimes uz dzelzceļa, kas saistītas ar neuzmanību. Traģiskākā pasažieru vilciena katastrofa Latvijā ir ātra vilciena Ļeņingrada-Rīga sadursme ar divām kopā sāķētām manevrējošām lokomotīvēm pie Juglas stacijas 1976. gadā. Toreiz bojā gāja 46 cilvēki, 6 guva smagus un 55 vieglākus ievainojumus. Dzelzceļa sistēmas un to darbība tiek modernizētas, bet neviens inženieris nevar novērst cilvēku neapdomīgu rīcību. Dzelzceļa tuvumā mums ikvienam jābūt uzmanīgam un jāievēro pavisam vienkārši drošības noteikumi. Vilciens ir neticami smags. Viena vilciena lokomotīve sver tikpat, cik 100 ziloņi. Lokomotīve kopā ar vagoniem sver aptuveni 6000 tonnu. Vilciena bremzēšanas ceļš atkarībā no tā, vai tas ved pasažierus vai smagu kravu, ir no 200 metriem līdz pat 1 kilometram. Jo lielāks vilciena svars, jo ilgāks laiks un attālums nepieciešams, lai tas apstātos. Iespēja palikt neskartam sadursmē ar vilcienu ir tikpat liela kā skārda buņģiņai sadursmē ar auto. Vilciena šoseja ir sliedes. Vilciens nevar manevrēt, lai apbrauktu tos, kas atrodas uz sliedēm. Tāpat vilciens nevar strauji nobremzēt. Braucošam vilcienam vienmēr ir priekšroka pār citiem braucējiem, gājējiem, ugunsdzēsēju, policijas un pat ātrās palīdzības transportu. Tu nedrīksti spēlēties uz sliedēm vai to tuvumā. Sagaidot vilcienu stacijā, ir jāstāv 1,5 metru no perona malas. Sliežu ceļu tuvumā nedrīkst klausīties mūzika austiņās, jo, lai arī vilciens ir liels, to nedzird. Ja tev jāšķērso sliežu ceļš, vispirms pārliecinies, vai netuvojas vilciens. Ja vilciens tālumā redzams, labāk pagaidi. Pāris minūtes nav tavas dzīvības vērtas. Ceļu satiksmes negadījumi, slīgšana, kritieni, nosalšana, nosmakšana, aizrīšanās, uguns un dūmu ietekme un vēl. Visas šīs nelaimes ikdienu redz bērnu slimnīcas dakteri, sāpes un asaras, un tikai tāpēc, ka neuzmanība ir bijusi stiprāka par uzmanību. Aptaujas dati liecina, ka 46,7% bērnu nav aizdomājušies par drošības līdzekļu lietošanu. 30,8% uzskata, ka ir drosmīgi un no traumām nebaidās, bet 25% bērnu kaunas un baidās no izsmiešanas. Ik gadu slimnīcā ar dažādām traumām nonāk teju 20 000 bērnu. Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca dibināta 1899. gada 2. oktobrī, kad Torņakalnā tika atvērta Rīgas pilsētas bērnu slimnīca ar 116 gultām. Vienlaikus tika izveidota arī ambulance. Džeims Armisteds vecākais ir bijis turīgs rūpnieks un tirgotājs, kurš testamentā daļu savu kapitālu 200 000 zelta rubļu novēlējis Rīgas pilsētai lielākam sabiedriskam labumam. Rīgas pilsēta par šiem līdzekļiem nolēmusi dibināt bērnu slimnīcu. Tā bija viena no labākajām bērnu ārstniecības iestādēm Krievijas impērijā un vēlāk tika nosaukta Džeimsa Armisteda vārdā. Braucot ar velosipēdu, skrituļojot vai braucot ar skrejriteni, vienmēr lietot drošības ķiveri. Bērnam galva ir salīdzinoši smagāka, un iegūstot galvas traumas, visbiežāk rodas smadzeņu satricinājumi, vai pat nopietnākas traumas un brūces, kas prasa ārstēšanos slimnīcā. Skrituļojot vai braucot ar skrejriteni, ar drošības ķiveri vien nepietiek. Ir vajadzīgi arī roku un kāju sargi, jo krītot, tu vari nobrāzt vai pat salauzt roku. Ceļu aizsargi ir ļoti būtiski, jo satraumējot ceļu bļodiņas, var radīt sarežģījumus uz mūžu. Braucot ar velosipēdu, tam jābūt tehniskā kārtībā un jābūt aprīkotam ar bremzēm. Ja braukšana notiek vakarā vai nepietiekams redzamības apstākļos, tad velosipēdam obligāti jābūt aprīkotam ar dzelteniem atstarojošiem elementiem sānos,
Priekšā jābūt iedegtam baltas krāsas lukturim un aizmugurē sarkanas krāsas lukturim. Velosipēdu vadītājam iesaka vilkt gaišas, spilgtas drēbes, atstarojošās vestes vai drēbes ar atstarojošiem elementiem, lai auto vadītājs varētu viņu laicīgi pamanīt. Ja tu pārvietojies ar skrituļslidām vai skateboardu, tad respektē gājējus. Tu nedrīksti traucēt gājēju kustībai. Ar skrituļdēļiem vai skrituļslidām braucot pa gājēju ietvēm, jābūt maksimāli uzmanīgam. Tu nevari piedalīties ceļu satiksmē kopā ar citiem transporta līdzekļiem. Ar skrituļslidām vai skrejriteni nedrīkst vizināties vilcienu tuvumā vai uz peroniem. Tu vari zaudēt līdzsvaru un pakrist zem vilcienu. Atpūtai vai sportošanai izvēlies drošas vietas, nevis tādas, kur pēkšņi var parādīties automašīna, kāds bērns vai dzīvnieks. Sabīstoties, tu visbiežāk vari nokrist, nobrāzt celi vai roku, vai pat ko salauzt. Pirms dodies peldēties, palūdz vecākiem pārbaudīt, vai ūdens tilpnes gultne nav bedraina, dūņaina, akmeņaina. Šādi jārīkojas arī jau zināmās peldvietās. Atrodoties pie ūdens, rotaļājoties ūdens tuvumā vai peldoties, pieaugušajam vienmēr jābūt tavā tuvumā. Ja iegūta trauma, nepieciešams izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, precīzi norādot negadījuma vietu un nepieciešamās palīdzības iemeslu. Tāpēc vēlams, lai vienmēr līdz būtu mobīlais telefons. Ja mobilā tālruņa līdzi nav, tas jālūdz kādam no apkārtējiem. Atceries arī šos ciparus. 113. Nenodarbojies ar pašārstēšanu. Sniedzot pirmo palīdzību negadījuma vietā, bez mediķiem grūti noteikt, kāda veida trauma ir iegūta – lūzums, sastiepums vai mežģījums. Taču no pirmās palīdzības viedokļa vienmēr jāiedomājas, ka ir noticis sliktākais – lūzums. Tāpēc traumētais loceklis jāfiksē ar pirmās palīdzības aptieciņā atrodamiem 3-stūrveida lakatiņiem vai kādu apģērba gabalu. Galvas traumas gadījumā nedrīkst uzņemties atbildību noteikt galvas traumas nopietnību. To izvērtēs mediķi, tāpēc šādu traumu gadījumā vienmēr jāizsauc ātrā palīdzība. Katru gadu Latvijā notiek daudzas ugunsnelaimes, kurās cieš bērni. Pavasarī dedzinot kūlu, vasarā pie ugunskura, ziemā neuzmanīgi kurinot krāsnis, bērni gūst apdegumus. Ik gadu bērni cieš arī lielās ugunsnelaimēs, kad netīrītu dūmvadu vai nesalabotas elektroinstalācijas dēļ, deg mājas un dzīvokļi. Latvijā pirmā pilsētas ugunsdzēsēju komanda nodibināta Daugavpilī 1845. gadā uz policijas ugunsdzēsēju komandas bāzes. Rīgā 1864. gada nogalē pilsoņu grupa sāk veidot brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību. Un jau 1865. gada 17. maijā Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda pirmoreiz izbrauca uz ugunsgrēku Vecrīgā. Visā Latvijā pakāpeniski sāka dibināties brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi. 20. gadsimta 30. gados sasniedzot pat 240 biedrības. 1882. gadā izveidoja tā saukto skrejošo kolonnu, kuras locekļiem algu maksāja Rīgas pilsētas valde. Bet 1907. gada 1. janvārī jau darbību uzsāka Rīgas pilsētas ugunsdzēsēju komanda, kurā bija apvienotas 4 ugunsdzēsēju nodaļas un skrejošā kolonna. Tika izveidota Rīgas pilsētas ugunsdzēsības pārvalde. Komandas priekšgalā atradās brandmajors. Ja redzi ugunsgrēku, nekavējoties jāpaziņo par ugunsnelaimi un tās norises vietu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112. Sauc palīgā pieaugušos. Svarīgi ir izsaukt ugunsdzēsējus uzreiz pēc ugunsgrēka pamanīšanas, lai ugunsdzēsēju komanda ierastos ugunsgrēka vietā pirmajās 10 minūtēs. Dispečeram skaidri izstāsti adresi un vietu, kur notikusi ugunsnelaime. Izstāsti, kas deg, vai ēkā ir palikuši cilvēki. Pasaki savu vārdu un tālruņa numuru un gaidi kādus norādījumus tev sniegs dispečers. Bērnam nekavējoties jāpamet ugunsgrēka vieta. Ņem pie rokas mazākos un pamet nelaimes vietu.
Tu vari apdedzināties vai aizrīties ar dūmiem. Galvenais ir nenobīties un rīkoties. Ja tu vai kāds tavs draugs ir aplaucējies vai guvis apdegumu, vienmēr izsauc ātro palīdzību. Tālrunis 113. Līdz brīdim, kad ierodas mediķi, apdeguma vieta ilgstoši jādasē zem vēsa tekoša ūdens. Vismaz 15 līdz 20 minūtes. Pēc tam var turpināt dzesēt apdegušo vietu, apklājot to ar slapju vēsu dvieli. Gadījumā, ja apdegusī vai aplaucētā ķermeņa daļa ir apsegta ar apģērbu, to nedrīkst atraut no ķermeņa. Uz apģērba vai starp apģērbu un ādu lej dzesējošu ūdeņu. Ja parādās tulznas, tās nedrīkst pārplēst. Ādas slānītes cietušo vietu pasargā no baktērijām. Ja apdegumu nepareizi kop, var veidoties mīksto audu sastrupojums. Infekcija var izplatīties dziļāk, un komplikācijas var rasties arī pat nelielam apdegumam. Līdz brīdim, kad ierodas mediķi, brūci nav ieteicams pārsiet. Nekādā gadījumā uz brūces nedrīkst likt kāpostu lapas, skābo krējumu, eļļu vai ziedas un smēres, kas nav paredzētas apdegumu kopšanai. Pēc apdeguma dzesēšanas cietušā ķermenis var atzist, tādēļ līdz brīdim, kad ierodas mediķi, jācenšas saglabāt ķermeņa siltums. Elektrība ir mums visapkārt. Elektrība darbina neskaitāms ierīces, ko lietojam ikdienu. Televizoru, leduskapi, elektrisko plīti, datoru un tā bez gala. Līdz mūsu mājām elektrība nonāk pa vadiem caur daudzām sarežģītām sistēmām, augstsprieguma un sadales sistēmām. Šīs lietas veido vienotu sistēmu, kas ir droša un pārdomāta, bet mums sistēma ir jārespektē, un to nedrīkst izmantot kā rotaļu laukumu. Elektriskās parādības pirmoreiz aprakstīja senie grieķi. Talles 6. gadsimtā pirms mūsu ēras novēroja, ka dzintars rada statisko elektrību, paberzējot to pret kaķa spalvu. No tā arī radies nosaukums elektrība. Šīs zināšanas saglabājās līdz pat 16. gadsimtam. 19. gadsimta 30. gados Vācu ģimnāzijas fizikas skolotājs Georgs Simons Ohms sāka jaunu elektrisko lielumu, sprieguma un strāvas stipruma mērījumus. Tajos laikos cilvēki vēl nepazina ampermetru un voltmetru, tāpēc Ohms izmantoja vērpes svaru principu. Galvenais Ohma atklājums ir tas, ka saistība starp vados plūstošo strāvu un strāvas avota elektrodzinēju spēku ir atkarīga no vada materiāla, no tā resnuma un garuma. Elektroenerģiju Latvijā sāka lietot teju pirms pusotra gadsimta. 1879. gada jūnija sākumā Rīgā Švarca koncertdārzā demonstrē elektrisko apgaismojumu ar elektriskā loka lampām. Te arī notiek pirmais Latvijā zināmais nelaimes gadījums. Elektrību ražojošais aparāts ir norobežots, bet neliela grupa interesentu tiek pielaista apskatīt aparātu. Kāds pārgalvs, kā raksta tā laika prese, pieliecas un paņem vienā rokā vienu, otrā rokā otru vadu, un uz vietas ir beigts. Par šo notikumu raksta tā laika avīzes, Rīgas lapa un mājas viesis. Arvien vairāk elektrības sāka izmantot rūpnīcās, fabrikās, apgaismošanā un sadzīvē. Elektrības pieaugošā pieprasījuma dēļ Andrejsalā sāka būvēt spēkstaciju un elektrotīklu, kuru 1905. gadā nodot darbībā. No 1936. gada 8. septembra līdz 1940. gada 20. jūlijam Latvijā top Ķeguma HES, 20. gadsimta pirmās puses lielākā hidroelektrostacija Ziemeļa Eiropā. Šodien elektrību Latvijā ražo Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu hidroelektrostacijās un 2 Rīgas termoelektrocentrālēs. No elektrības nav jābaidās, tā ir jāsaprot, un ar to jāmāk draudzēties. Noteikti jāņem vērā. Vietas, kas saistītas ar elektroapgādi, nav rotaļu laukumi. Ikreiz, kad ieraugi kādu vietu, kas apzīmēta ar 3 stūri ievilktu zibeni, zini, tas nav domāts man un maniem draugiem. Šī vieta pieejama tikai pieaugušajiem, kas tur strādā. Ja redzi atvērtu elektrības skapi, netuvojies tam. Ja redzi uz zemes elektrības vadu no elektrolīnijas,
netuvojies tam. Uzreiz par redzēto pastāsti kādam pieaugušam cilvēkam. Nerotaļājies vadu tuvumā. Bumba, lidojošais šķīvītis, pūķis un citas jaukas lietas var ieķerties vados un apdraudēt tevi un sistēmas darbību, nodarot lielu postu. Tev jāzina pazīmes, kad situācija ir bīstama. Ja rozetes tuvumā parādās dūmi, dzirdama dzirksteļošanai raksturīga skaņa. Nospiežot apgaismošanas slēdzi, redzamas dzirksteles. Ja pamani ko tādu, sauc pieaugušos. Nekādā gadījumā nemēģini patstāvīgi labot elektroierīces, galda lampu, datoru vai ko citu. Aizdegušās elektroierīces vai vadus nemēģini dzēst ar ūdeni. Nepieskaries plikiem elektrības vadiem. Nepieskaries elektrības slēdzim ar slapjām rokām. Nelieto rozetes, kuras stingri neturas sienā. Nepārslogo rozetes, ieslēdzot pārāk daudz elektroierīču. Tūlīt ziņo pieaugušajiem, ja pamani ko aizdomīgi. Tu esi mīlēts, tu esi nozīmīgs, tu esi vajadzīgs saviem tuviniekiem un draugiem. Tava dzīve sākas tagad. Esi drošs un dzīvo droši.